Šobrīd Beverīnas amatnieku biedrībā darbojas jau 20 aktīvu meistaru, kas ar radošām idejām un praktiskām zināšanām apvienojušies, lai turpinātu latviskās tradīcijas un tautas vērtības caur dažādu meistaru izgatavotiem produktiem. Esam apvienojuši vietējos amatniekus, kas kaut ko mēģina paši darīt savām rokām. Citiem tas ir maizes darbs, citiem tas ir tāds papildus hobijs. Tā mēs esam pagaidām 11. Lēnu garu augam. Nāk arī mums no citiem novadiem klātiem amatnieki, ne tikai vietējie, jo mums tie vietējie resursi ir maz. Kopā darot, var vairāk izdarīt. Tā uzsver Beverīnas amatnieku biedrības vadītāja, jo papildinot vienam otru, iespējams sasniegt augstākus mērķus. Sanācām visi amatnieki, sapratām, labi, ražojam produktu, bet kur mēs viņu realizēsim? Jo saražot ir viens, bet realizēt ir otrs. Tas ir ļoti svarīgi. Un tad ienāca ideja prātā, ka šeit stāv tukšas telpas. Telpas produkcijas realizācijai amatnieku biedrība iegūta pateicoties Valmieras un Beverīnas pašvaldību atbalstam. Dažādo meistaru apvienošanās ir viena no izaugsmes atslēgām, jo strādājot visiem kopā, par zemām izmaksām izdevies telpas atjaunot. Beverīnas amatnieki ir viena no retajām biedrībām, kurā apvienojušies vairāku nozaru pārstāvji, gan galdnieki, gan šuvējas, un tā sarakstu varētu ilgi turpināt. Mūsu puiši, kas māk darboties ar kokiem un vispār būvniecību, izdarīja lielos darbus. Meitenes nāca, tīrīja, mazgāja, skrubināja krāsas, visus vecos materiālus nostīm. Un tā mēs paši saviem līdzekļiem, savām rokām šo telpu radījām. Biedrības vadītāji uzsver, ka telpas ir liels ieguvums, jo amatnieki nereti sastopas ar krāpniekiem, kas piedāvā produkciju pārdot savā veikalā, bet, kad jāveic samaksa, tad pazudus gan tirgotājs, gan pati tirgotava. Un tad šī ir tā mūsu drošā vieta, kam patīk labāk, mazāk, bet vismaz ir. Kad šeit mēs savi amatnieki ar garantiju zinām, ka saņemsim naudu, ka tā biedrība nekur nepazudīs, un mēs katru mēnesi ļoti korekti mēģinam par realizēto preci samaksāt naudiņus. Un tā ir tā garantija, ka šeit ir, un tas ir mūsu. Par biedrības veiksmīgo darbību interesējušies arī citu novadu amatnieki, tāpēc tā neliedz sadarbības iespējas. Savukārt domājot par nākotni, biedrība cer attīstīt radošo darbnīcu meistarklases.